Gada nogali ir lielisks laiks, kad atskatīties uz paveikto un piedzīvoto. Pateikties Dievam par viņa neizmērojamo žēlstību un ar ticību un drosmi iet jaunajā gadā. Dievs gada sākumā solīja, ka šis būs viņa gads, viņa spēka, padomu, uzvaras un klātbūtnes gads. Kad paraugāmies atpakaļ, tieši tāds šis gads arī ir bijis. Ļoti aktīvi un intensīvi uz priekšu gājuši jaunieši, paralēli ikmēneša aktivitātēm. Tādām kā augšstabas, evanģelizācija ielās, mājas grupas vadītāju komandu sapulces. Ir notikuši arī dažādi lieli pasākumi. Maija beigās norisinājās pavasara konference ar nosaukumu Take a Stand. Galvenais spīkers un viesis bija misionārs un evaņģēlists Gīpei, kurš uzrunāja mūs par mērķtiecīgas dzīves spēku. Savukārt viņa sieva Ilga kalpoja sievietēm no jauna atgādinot, ka katra no tām ir Dieva meistardarbs. Konferences noslēgumā notika liels koncerts, kurā uzstājās apvienība 116 kliķa un grupa Vēstniecība ar jaunā albuma Miljons laimes mirkļu prezentāciju. Neilgi pēc tam notika vērienīgs pasākums nevien draudzes, bet visas Latvijas mērogā. Baltic Youth Festival – lielākais kristīgās mūzikas festivāls Baltijā. Lielajā koncertā uzstājās arī grupa Vēstniecība, savukārt Dācis un Uldes Virgzdiņu vadībā notika vērienīgs flashmobs, kas pulcēja ap 200 dejotāju. Jūnijas jauniešiem bija karsts mēnesis, jo jau pēc dažām dienām klāt bija jauniešu Jāņu nometne. Nometne notika Platonas draudzes viesmīlīgajās telpās Jelgavas rajonā, pulcinot ap 70 dedzīgu jauniešu. Arī apvienība 116 kliķa šogad aktīvi darbojasies, radot tādus jaunus singlus kā Tu neesi viens, Fenomenāls atradums un Mīlestība nav mirusi. Singlam Mīlestība nav mirusi radīts arī videoklips. Mūzika tapusi sadarbībā ar dīdžeju viesis. Arī bērniem šogad notikuši dažādi pasākumi un aktivitātes. Ikmēneša dievkalpojumi ar savu slavēšanu, interesantām nodarbībām un radošajām darbnīcām. Gada tēmas sekot Jēzum un ko Jēzus darītu. Vasara bērniem vienmēr ir gaidīta arī lieliskās nometnes dēļ. Tur, kur bites zuna un putni čivina un mauriņu saimniece sveicina, tur mūsu bērnu bariņš sajūsmā spiedza, smējās un baudīja brīnišķīgas 5 dienas Dieva tūmā. Nometnes moto seko ceļzīmēm. Bērnus apciemoja arī valsts policija ar jaunajiem policistu palīgiem Runci Rūdi un Bēberi Bruno. Grupu darbi slavēšana, 9 garīgo ceļa zīmju apskatīšana, skolotāju personīgas sarunas ar katru bērnu, 4 dažādi interešu pulciņi, Allažu dabas parka takas, stafetes Siguldā, rodeļu trase. Tas viss un vēl vairāk priecēja bērnu šajā krāsainajā nedēļā. Gada atraktīvākais un krāsainākais pasākums bērniem notiek novembrī. Tas ir Kristīgās mūzikas festivāls Mūzikas spārni, kam šogad 10 gadu jubileja. Kā jau katru gadu, vispirms bērni kopā ar vecākiem, tuviniekiem un draugiem no visas sirds slavēja Dievu. Slavēšana notika ar aptuveni 200 bērnu lielu kori, dažādiem solistiem un grupām. Un tad otrajā daļā abi draudzes nama stāvi tika atdota bērnu rīcībā, lai viņi piedalītos dažādās atrakcijās. Šoreiz pasākuma otrā daļa bija veltīta tam, lai mazie svētku dalībnieki varētu iepazīties ar plašo instrumentu klāstu un bagāto mūzikas pasauli. Kā jau lielos svētkos, arī Mūzikas spārni 2012 noslēdzās ar varenu salūtu. Gada garumā notikuši arī vairāki semināri vecākiem, vecvecākiem un visiem, kuri strādā ar bērniem. To tēmas – pasargāt bērna dvēseli 21. gadsimtā un ko tu redzi savā spogulī. Un ļoti īpašs pasākums gada sākumā notika arī svētdienas skolas skolotājiem. Tieši viņiem organizēta nometne. Jesus Team neatpaliek ne no bērniem, ne jauniešiem, darbojoties tikpat aktīvi. Gada garumā notikušas nometnes Be Like Him, Open Close, kino vakar, dievkalpojumu un izbraucienu. Zelta fonda jau par tradīciju kļuvušais izbrauciens jūnijā, šogad viņu ceļus ved uz Zemgali. Ekskursija ietvēra Jelgavu, Dobeli un Tērveti. Dobeles pilsdrupas, Tērvetes dabas parks, brauciens zirga pajūgā vai ar vilcieniņu, saldējuma kokteils, augļi un gardi cienesti dažādās vietās. Kā arī Platonas draudzes apmeklējums, tie ir tikai daži pieturpunkti no pieredzētā. Draudzes dziedošākajai daļai slavētājiem šogad notikušas 2 nometnes. Vasaras nometne notika Mauriņos ar moto Māls viņu rokās. Protams, neiztika arī bez spēlēm, dažādām aktivitātēm un jautrības. 2012. gads ir bijis īpašs apmācību un ekipēšanās gads. Gada pirmos mēnešus paralēli notika gan bībeles skola, gan speciāls mācību kurs kalpotājiem, ekipēts misijai 2012. Tā galvenais mērķis bija, lai mēs 21. gadsimta Kristus mācekļi saprastu sava laika specifiku un zinātu Dieva atbildi sabiedrībai. Gada nogalē pirmo reizi draudzes vēsturē notika laulāto seminārs, kas ilga 2 mēnešus. Protams, visu gadu kā nemainīgas pieturzīmes iezīmē tradicionālie lielie svētku pasākumi. Šogad lieldienās uzveduma formā atdzīvinājām bībeles notikumus, aicinot katru, kam slāpst, veldzēties pie dzīvā ūdens traumēm. Maija beigās notika brīnišķīgs koncerts māmām un tētiem.
Septembrī draudzes svinēja savu 22. dzimšanas dienu un arī 10 gadus kopš esam pašu uzceltajā dievnamā. Arī oktobrs bija svētku mēnesis, jo mūsu mācītājiem jau apaļ 50. Mēs mīlam savu mācītāju un pateicamies Dievam, ka visus šos gadus esam varējuši būt kopā, augt, kalpot, cīnīties un uzvarēt Dievam par godu. Savu pateicību un cieņu izteicām īpašā apsveikumā. Šogad pie mums viesojušies daudz interesantu viesu. Pols Fermors ar semināru Brīnumu pēdējo dienu pazīmi. Violnieks Sergejs Popovs no Izraēlas ar koncertu. Doktors Toms Filips no ASV. Ets un Debija Vaisi. Peka Sārtola no Somijas ar semināriem par Izraēlu. Un visbeidzot, šogad notikuši daudz evaņģelizācijas pasākumi. Turpinot pagājušā gada tradīciju, draudze Rīgas pilsētas svētku ietvaros Ziedoņdārzā organizēja pasākumu savai pilsētai Dāvana Rīgai. Lai to norganizētu, pasākumā iesaistījās vairākās 150 cilvēku no draudzes. Ikvienam apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās nodarbēs un viduslaiku atrakcijās. Pasākuma viesi varēja ne tikai labi pavadīt laiku un izklaidēties, bet arī dažādos veidos dzirdēt vēstu par glābēju Jēzu Kristu. 2012. gada nogali Liepājā, Lauberē, Vecpiebalgā un daudzās vietās Rīgā atnāca ne tikai ar sniega pārslām aiz loga, bet arī ar gaismu un cerību, jo dažādas draudzes kalpotāju grupas devās uz šīm vietām pasludināt evaņģēliju. Paldies Dievam par iespēju kalpot un paldies visiem, kas iesaistījās, palīdzēja, lūdza un atbalstīja.